Ir daudz veidu, kā taupīt elektroenerģiju gan mazajām mājsaimniecībām, gan vēl jau vairāk lielajiem uzņēmumiem. Iekonomēt ir svarīgi ikvienam. Raidījuma turpinājumā par to, kā to labāk izdarīt. Veidi, kā var iekonomēt, ir dažādi. Protams, viens no veidiem ir skatīties, kā šīs elektroierīces tiek ikdienā izmantotas, vai viņas tiek darbinātas vienlaicīgi. Parasti izvēloties šo jaudu, ir sasummētas visas pieejamās elektroierīces, un pēc šī principa izvēlēta jauda. Īstenībā šīs elektroierīces strādā dažādi. Viena elektroierīce tiek darbināta, otra netiek darbināta, vai viena ieslēdzās vienā laikā, otrā, kas ļauj šo nepieciešamās jaudas apjomu samazināt. Mums mājaslapā arī ir pieejams kaut vai tarifu kalkulators, kurā var paskatīties, vai pēc pieprasītās jaudas un patēriņa apjomu jūs kā uzņēmējs izmantojat efektīvāko sadales tarifu. Tāpat, kad klients slēdzās klāt mūsu tīklā, mums ir arī tāds vienkāršots kalkulators, kur saliekot šīs elektroierīces, kādas ir plānotas darbināt, var aptveno šo pieslēgumu lielumu noskaidrot, ka būtu jāpadomā ne tikai uzņēmējiem, bet arī valsts un pašvaldības iestādēm, jo ir gan skolas, gan bērnu dārzi, kas arī ir pašvaldības uzņēmumi, visdrīzāk par šiem jautājumiem nav aizdomājušies, tāpēc arī mēs rosinām ikvienu klientu padomāt par to, vai viņiem nav kādas iespējas optimizēt izmaksas par elektroenerģiju. Mūsu rīcībā ir pozitīvi piemēri, kurus tūlīt jums nodemonstrēsim. Akcijas sabiedrība Agrofirma Tērvet ir moderns, daudz nozaru lauksaimniecības uzņēmums. Kopš 2013. gada mūsu uzņēmumā ir veiktas vērienīgas investīcijas, ir apgūta nauda virs 20 miljoniem eiro. Līdz ar to mums ir bijusi iespēja nomainīt vecās neefektīvās elektroiekārtas, kam bija liels patēriņš. Ieviešot jaunās tehnoloģijas, viens no kritērijiem bija elektropatēriņš uz attiecīgu vienību, ko mēs rēķinājām. Papildus mēs izbūvējām jaunus transformatoru punktus, pieprasot tik lielu jaudu, cik mums ir nepieciešama ražošana. Tas nozīmē efektīvi izmantojumu pieslēgumu. Tradicionāli izveidojusies ir laba sadarbība ar sadales tīkliem. Retākā reize gadā tiekamies, uzzinām, kā mums efektīvāk strādāt, labāk strādāt, kādi labākie tarifi, labākie līgumi tajā brīdī. Vienkāršākais, ko es varētu ieteikt, un lētākais ir izvērtēt savus patiesos patēriņus un samazināt pieslēguma jaudas, kas ir lieki tiek apmaksāti. Latgran ir granulu ražošanas uzņēmums. Pašreizajā momentā 4 rūpnīcas. Pirmā rūpnīca tika uzbūvēta 2005. gadā, un nododot rūpnīcu jau sadales tīklu uzstādīja viedoskaitītāju. Mēs strādājam 24 stundas katru dienu. 75% no savu elektroenerģijas nepieciešamā daudzuma mēs pērkam kā fiksētu, un 25% mēs pērkam biržā. Mums tā ir ieplānots, ka visas tās regulēšanas darbus un profilakses mēs darām maksimum stundās, kad šīs cenas ir augstākas, un līdz ar to patēriņš zemāks, un kopumā mums summā ir jāmaksā mazāk. Visās rūpnīcās mēs lietojam tā saucamās reaktīvās jaudas kompensēšanas iekārtas. Tā kā mums ir 4 rūpnīcas, es ļoti viegli varu sekot līdzi tieši izmantojot šo viedā skaitītāju datus, ko es iegūstu. Es vienkārši varu piesaisties pie kompjutera 5 minūšu laikā, man tie dati ir savā Excelī, vai ne, es uzreiz šo jaudas koeficientu redzu. Lai nebūtu jāmaksā liekas maksas par maksimāli atļauto jaudu, izanalizējot savus datus, esam maksimālo atļauto jaudu ļoti tuvu piedzinuši pie savu faktu. Līdz ar to mēs esam izvēlējušies sev optimālāko pārvades tarifu, kas mums ir nesis aptuveni 150 000 eiro ietaupījumu. Juridiskie klienti ar sadales tīklu var sazināties gan sūtot e-pastu, gan zvanot savam klientu konsultantam. Protams, ka skatoties uz to, ka aptuveni 2/3 mūsu juridisko klientu neefektīvi izmanto savas pieprasītās jaudas, mēs arī rosinām klientus par šiem jautājumiem sākt domāt. Aicinam katru izvērtēt savus patēriņus, un sadales tīkls noteikti palīdzēs atrast tieši jums vai jūsu uzņēmumam piemērotāko un ekonomiskāko risinājumu.